Es šobrīd atrodos Saulkalnes pieturas punktā. Aiz manis ir redzama arī Saulkalnes stacijas ēka. Tas nozīmē, ka šeit kādreiz ir bijusi stacija, jo parasti pieturas punktiem, pie tam nevisai nozīmīgiem, šādas stacijas ēkas nav būvētas, bet par visu pēc kārtas. Tātad šī ir Rīgas Daugavpils dzelzceļa līnija, kas vilcienu kustībai tika atvērta aizpagājušajā gadsimtā, 1861. gadā, un tad par Saulkalni, laikam neviens neko neaizdomājās, jo arī šādas apdzīvotas vietas šajā apkārtnē nebija. Iepriekšējā stacija Salaspils, nākamā Ogre, pēc tam arī Ikšķili pa vidu parādījās, un tagad Saulkalne starp Salaspili un Ikšķili. Kāpēc tad šāda stacija tika ierīkota? Atbilde ir pavisam vienkārša. Starpkara periodā intensīvi attīstoties būvniecības industrijai, būvmateriāla ražošanai, šeit tuvākajā apkaimē jau bija izvietoti vairāki kaļķakmens ieguves karjeri. Tepat pāri Daugavai atrodas Nāves sala, un tur bija vērtīgas dolomīta un arī ģipšakmens atradnes. Un lai šos te visus derīgos izrakteņus, faktiski jau būvmateriāla sastāvdaļas, kaut kur aiztransportētu, un, protams, galamērķis pamatā bija Rīga. Arī Rīgas cementu fabrika bija viena no šī tieši būvmateriāla ražotājiem un šo te sastāvdaļu izmantotājiem. Saulkalnē tika atvērta stacija, tas notika 1931. gadā. Un uz šejieni izbūvēts atsevišķs šaursliežu dzelzceļš. Faktiski tas apkalpoja galvenokārt Nāves salas atradnes, tur pāri Daugavai kursēja pārceltuve speciāli, kur vagonetes tika pārceltas tukšās uz Nāves salu un atpakaļ jau piekrautas ar šo te izaivielu. Un tālāk tika nogādāts Saulkalnes stacijā, kur pārkrauts platsliežu vagonos. Bet paralēli, protams, tam stacijā sāka pieturēt arī pasažieru vilcieni, un faktiski no šī 1931. gada arī sāka attīstīties vietējā apkaime, parādījās jaunas, vispirms jau mājas, pēc tam jau izveidojās veseli ciemati. Viens piemērs, protams, ir pats Saulkalne, kas nosaukumu faktiski ir aizguvusi no stacijas, jo primāri tātad Saulkalnes vārdu šeit ienes dzelzceļš. Aiz Saulkalnes pieturas punkta atrodas arī mūsdienās Saules dārza ciems. Tā kā ar sauli, laikam te ir viss kārtībā, un šis te nosaukums ir diezgan populārs. Un populāri ir arī Saulkalnu pasažieriem, jo gandrīz katrā vilcienā, kur te kursē diezgan bieži iekāpj pasažieri, 2019. gada statistika, kas man ir pieejama, liecina, ka te dienā iekāp vidēji aptuveni 170 pasažieri, tā kā diezgan noslogots šis pieturas punkts. Un tādi noteikti arī tā turpmākā nākotne, jo kravas šeit netiek padotas. Tagad no Salaspils stacijas, pareizi sakot, jau pagājušajā gadsimta 60. gados no Salaspils stacijas uz Saulkalnes būvmateriāla ražotni ir izbūvēts platsliežu pievedceļš. Tā kā šis Saulkalnes pieturas punkts ir palicis tikai pasažieru vajadzībām, un to mēs arī uzskatām, redzam, ka tas tā arī kalpo.